Rīgā kultūras un atpūtas parkā notika Republikas meža sacīkstes motociklistiem šosejas braucienā pa apli. Tajās piedalījās Rīgas, Jelgavas, Lokas un citu Republikas pilsētu motociklisti. Starts 350 kubikcentimetru plasē. Distances 100 km. Sacīkstes dalībniekiem jāveic 29 apļi. Brauciena priekšgalā rīcinieks Edgars Erdmanis. Viņš sāk pēdējo apli. Erdmanis pirmais sasniedz finišu. Viņa laiks 1 stunda, 2 minūtes, 35,6 sekundes. Viņa pasniedz uzvarētāja balvu. 50 km distancē uzvarēja rīciniece Baiba Šīrone. Komandu vietījumā pirmajā vietā ierindojās Rīgas motociklisti.